Laikam ir pienācis laiks sākt cilvēkiem mācīt meditāciju. Es iztos nedaudz aizmirsts, tāpēc, ka es pats tikko meditēju kāds pāris stundas. Kaut kāda iedvesma ir, kad man tas ir jāpastāsta visiem, un ne jau tas, ka es to izdomāju, ka jāpastāsta. Bet īstenībā videos, kad skatos, var redzēt man aura apkārt galvai, to baltu. Labi. Es runāšu par trešo aciem. Gribētos teikt, ka daudziem viņi pilnībā aizvērti ir, tāpēc sāksim ar pašiem pamatiem, kā atvērt trešo aci. Kam vispār trešā acis ir vajadzīga? Trešā acis ir jūsu dvēseles centrs, caur kuru mēs redzam sapņus, caur kuru darbojas mūsu intuīcija, caur kuru mēs uzņemam dzīvības spēku. Vienkārši es pateikšu, kas ir, ja jums atvērt trešā acis. Pirmkārt, jūs redzat izteikt dzīves sapņus, jums ir liels intelekts, laba atmiņa, jūs neslimojat nekad vairāk, un jums paverās ļoti liela izpratne par pasauli, tāda, ko jūs pat nevienam nevarētu izstāstīt. Trešā acis faktiski ir jūsu dzīvības centrs, un jums pat nezinot, caur turien plūst ļoti daudz enerģija, kas liek jūsu ķermenim kustēties, liek smadzenēm domāt, un vispārējo liek pa dienu kustēties raiti un vispārējais. Tagad mēs veidosim meditāciju, kā atvērt trešo aci pilnībā. Drīzāk vairāk sākumā kā sajust, un tad arī veidosim, kā izmantot viņu. Pirmais, kas ļoti palīdz, ir šādi trauki. Šo no Nepāles es atvedu, un es nezinu, vai jūs dzirdat. Viņš uzreiz iedarbojās uz enerģijas laukiem. Ja jums mājās ir tāds, vai jūs varat klausīties tādu mūziku, tas ļoti palīdz. Un vēl viena lieta, kas aktivizē cilvēku enerģijas lauku, ir tādi zvaniņi. Un tādas lietas ir baigi labi, ja jums mājās ir, vai ja jūs klausieties tādu mūziku. Oliver Shantī. Viņiem ļoti izteikts tādas dziesmas ir, bet tagad ķersimies pie meditācijas. Aizveriet acis. Mierīgi un brīvi elpojiet caur degunu. Ieelpojiet dzīvību, kad jūs ieelpojat, sajūtiet laimi un prieku. Izelpojiet, sajūtiet prieku un brīvību. Ieelpojiet un izelpojiet. Mēģiniet sajust, kad jūs elpojat, kā jūs viss ķermenis elpo reizē, ka jūs ķermenis ieelpo dzīvību caur visu ķermeni, kā caur auru jūsējo, un izelpot dzīvību arī caur visu ķermeni. Kad jūs kļūsiet mierīgāks, cenšieties ar pārstāt domāt, cenšieties nedomāt, nejust domas, cenšieties vienkārši atdoties plūsmai, sajūtot savu elpu, kā viņi pilnībā ieelpo mieru, un kā viņi pilnībā izvelpo. Jūs varat darīt arī tā, ka jūs uzliekat plaukstus tā kā klēpī uz augšu vai gultā. Un jūs elpojat ar visu ķermeni, pilnībā visu. Sajūtiet pēdas, rokas, galvas augšu. Ieelpojat ar visu ķermeni un izelpojat ar visu ķermeni. Šādi jūs dariet ikdienā, cik bieži jūs vien variet, pat ja jūs sēžat pie galda, pildiet mājas darbus, strādājiet. Jo šī elpošana uzņem jums kosmisko enerģiju.
Tāpat jūs to dariet, to enerģiju jūs uzņemat dziļā miegā, bet atšķirība tāda, ka meditācijā jūs varat uzņemt to tik daudz, cik vien vēlties. Un tagad jūs uzņemiet viņu, jūs sākat arī sajust, varat sākt sajust, kā jums sāk pēdās durties, vai plaukstas sāk tā jocīgi sajusties, vai galvas augšas sāk jocīgi sajusties. Tas ir vienkārši kosmiska enerģija grib ienākt jūsu ķermenī, un šie centri tagad varbūt bloķēti, varbūt viņiem ir traucējumi. Labi. Tagad turpiniet elpot un ieelpojiet caur deniņiem. Ieelpojiet tā kā caur nāsīm, bet sajūtās ieelpojiet caur deniņiem. Sajūtiet, kā jūs elpojat. Ieelpojiet caur deniņiem. Izelpojiet caur degunu. Un turpiniet koncentrēties mierīgi, brīvi uz deniņiem. Ieelpojiet caur viņiem un izelpojiet caur degunu. Jo vairāk atslābs jūs būsiet, jo vairāk jūs sajutīsiet. Ieelpojiet caur deniņiem. Izelpojiet caur nāsīm. Jums jau uzreiz bija jāsajūt, jūs deniņi uzreiz reaģē, it kā tur kaut kas būtu. Šī vieta ir, pa kurienu trešā acis uzņem enerģiju, un viņi ir jāstimulē. Šādi mēs viņus stimulējam. Ja jūs vispār neko nesajūtiet, cenšieties vienkārši stiprāk to darīt, stiprāk ieelpot. Un cenšieties tad arī izelpot stipri pa deniņiem. Izelpojot enerģiju, jūs atdosiet enerģiju no ķermeņa, bet tas varētu palīdzēt aktivizēt jums tieši trešo aci. Tagad, kad jūs esat sajutuši deniņus, ieelpojiet caur deniņiem un izelpojiet caur pieres centru. Šeit. Ieelpojiet caur deniņiem un izelpojiet caur pieres centru. Varat ar kombinēt, varat ieelpot caur pieres centru un deniņiem un izelpot caur nāsīm. Šādi dariet, cik vien bieži ikdienā jums ir iespējams. Šādi jūs sajūtiet caur trešo aci. Trešā acis ir dvēsele. Jūs varat mierīgi turpināt šo elpošanu, kamēr runājam. Trešā acis ir dvēseles redzēšanas centrs, caur kuru jūs redzēt sapņus, caur kuru jūs iziet no ķermeņa, redzēt citas pasaules. Cilvēki, kuriem ir uztrenēta trešā acis, fiziskās acis, tā ir tāda tā kā papildus redze, jo trešā acis palīdz redzēt melus, viņi redz patiesību, viņi redz cilvēkiem cauri, viņi jūt un dzird, ko otrs domā, viņi ļoti stiprina intuīciju, un atroties trešajā acī, jūsu redze ļoti uzlabosies. Ja jums ir redzes traucējumi, tad trešā acis vienkārši palīdzēs jums redzi uzlabot. Un trešā acis paralēli nevien uztver redzi, bet viņa raida enerģiju. Piemēram, ja jūs uz kādu skatieties, otrs cilvēks jūt, kad jūs skatāties uz viņu, viņš jūt. Trešā acis raida redzes enerģiju. Un, teiksim, ja jums ir izteikti trešā acis, jūs varat skatīties uz objektiem, un jūs varat nevien sajust objektu, bet jūs varat arī tā kā manipulēt ar viņu visādos veidos, tā kā veidot kontaktu ar to. Un tas ir tikai ievads par trešo aci, un vēlāk stāstīšu citos video, kā viņu izmantot, un atcerieties šo meditāciju ikdienā lietot. Varbūt, ja jūs esat ļoti jūtīgs cilvēks, tad varbūt nedariet to lietās, kā piemēram, ja jūs braucat pie stūres vai dariet kaut kādas sarežģītas procedūras, nezināmas, tad varbūt koncentrēties vairāk uz darbu, nevis uz trešo aci. Un paldies par skatīšanos, un tad jau tiksimies vēl kādā video. Bye bye!